Labvakar visiem! Es ceru, ka radās priekšstats, par ko būs šī saruna, jo arī mani priekšstāstādītāja, tātad Ļuba, minēja par to, ka stāsts ir par tēmu, ko sauc profesionalitāte. Un šī gadījumā es strādāju pie sava doktoranta pētījumā, kas ir veikala pārdevēja profesionālās kompetences pilnveide Latvijas laukos. Un doma ir tāda, ka es runāju par tieši profesionālo kompetenci pārdevējs, kas tiešām lauku veikalos varbūt ir raksturīgāks. Un mans gala mērķis ir piedāvāt šos te scenārijus, kā šis pārdevējs var pilnveidot savu profesionalitāti. Pētījumā vairāk pievērsusies esmu šādiem aspektiem. Viens tas, kas jau minēja, ka ir scenāriju izstrāde, kas ir mans galamērķis. Pašlaik ir izstrādāta pārdevēja profesionālā specifika, ir ieteikumi un papildinājumi kompetences struktūrā, tiks piedāvāts publiskai apspriešanai pārdevēja profesionālās ētikas kodeks un, kā jau minēju, šie te scenāriji. Mans šodienas mērķis varbūt vairāk ir centrēts uz mūsu kopdarbu, jo tad, kad es pieteicu sevi konkursam, tas arī bija teikts, ka es stāstu veidošu. Un tāpēc mums ir nepieciešama arī hipotēze. Tas ir pircēju viedoklis par veikala pārdevēja profesionālo kompetenci, atšķiras no profesiju standartā noteiktajām zināšanām, prasmēm un tātad arī spējām. Ievadam par profesiju pārdevējs gribu oponēt šādiem izteikumiem, ko prognozēja par to, kas notiks nākotnē. Būtībā mēs esam postindustrijas laikmetā, kad ļoti liels īpatsvars ir tieši pakalpojumu nozarei. Un pakalpojumu nozare nevar strādāt bez cilvēka. Cilvēka kā klienta un cilvēka kā darbinieka. Un darbinieks ir tas, kas ražo šo pievienoto vērtību tautsēmniecībai, ceļ uzņēmuma produktivitāti un arī pierāda, it īpaši tas ir lauku veikalos, saskarsmē ar klientu, savu darba ražīgumu. Tātad profesija. Profesija tā ir darbinieks, kas iedvesmo, virza, kas strādā uzņēmumā visur, kas pārstāv uzņēmumu un arī komunicē. Bet, protams, vistiešākā saikne ir tātad saskarsmē ar pircēju starp preci un pirkumu. Manā darbā jau ir veikts viens praktiskais pētījums, tas ir aptauja, kur es vēlējos noskaidrot arī iedzīvotāju attieksmi vai, teiksim, to novērtējumu, kā attiecas par pārdevēju profesionalitāti. Un rezultātā sagrupējot visas šīs komponentes no standarta, izkristalizējās, kādu priekšroku respondenti dod vispārējām cilvēka prasmēm. Un tātad šeit arī man ir sākumā parādīts, ka tas ir sarunāties, vēlme prasme apkalpot, un maza tikai daļa ir šīm te speciālajām prasmēm, zināšanām un spējām. Kopumā tātad salīdzinot aptaujas rezultātus un profesiju standarta prasības, tad jāsaka, ka primārās iedzīvotājiem tomēr ir šīs pārdevēja vispārējās saskarsmes prasmes, kas nāk no dzīves, no pieredzes, un standarts strādā vairāk varbūt vai reglamentē tieši šo te līmeņošanu kompetences elementos. Un ja mēs runājam par saskarsmes kompetencēm, tad tieši tās pielietošanas līmenī, kas vajadzīgs ikdienā, vispār pat neparādās. Tāpēc man ir piedāvājums tagad mums kopā palīdzēt man izstrādāt vienu stāstu. Tas būs tātad lai varētu baudīt profesionalitāti veikalā, un es vienkārši gaidīšu no jums īpašības vārdiņus. Tātad jūs sauksiet īpašības vārdus, es pierakstu, kamēr skan mūzika, es domāju, mēs ar darbiņu tiksim galā. Gaidu no jums īpašības vārdus. Skaists, laipns, atsaucīgs, smaidīgs, lietišķs,
Nedzirdu. Neuzbāzīgs. Skaļāk droši drīkst. Kāds? Zinošs. Kompetents. Droši. Precīzs. Nedzirdu. Laimīgs. Godīgi. Droši tālāk. Prasīgs. Vēl. Atbildīgs. Vēl. Radošs. Tiešs. Ar individuālu attieksmi. Droši vēl. Mierīgs. Vēl. Mūzika skan. Uzklausājam. Bija precīzs. Vēl. Atklāts. Atvērts. Vēl. Stilīgs. Neuzbāzīgs. Drošs. Smaidīgs. Bija laikam. Bija. Zinošs tātad, ja? Un veikls. Paldies, mīļš. Tagad es mēģināšu izstāstīt, kas mums ir sanācis. Tātad mūsu smaidīgā ikdienā neatņemama sastāvdaļa ir laba iepirkšanās. To mēs darām atsaucīgi veikalos, kur esam saskarsmē ar smaidīgiem pārdevējiem. Lietišķais pirkums neuzbāzīgā veikalā būs atkarīgs no pārdevēja zinošās profesionalitātes. Profesionalitāte nepieciešama, lai es kā kompetents klients gūtu baudu ne tikai no precīzās preces. Es iegādāšos laimīgu preci un ieteikšu saviem godīgajiem draugiem nākt uz konkrēto prasīgo veikaliņu, jo mani apkalpoja pārdevējs visaugstākajā un atbildīgākajā servisa līmenī. Gūstot šo radošumu baudu, es dzīvošu vērtīgu un tiešu dzīvi, uztveršu apkārtējo vidi ar labsajūtu. Man būs pozitīvs un ar individu lādiņu dot iespēja ar savu mierīgumu dot labumu citiem. Tādā veidā celt paklausīgo produktivitāti ne tikai veikalā darbā. Pozitīvā un atvērtā enerģija ļaus strādāt ražīgāk visiem, tātad augs stilīgāki darba ražīgumi katrā uzņēmumā. Pārdevēji, esi neuzbāzīgs, drošs, zinošs savā profesijā, tad mēs baudīsim veiklu profesionalitāti veikalā, būsim garīgi un fiziski spēcīgi. Nu, tāds iznāca mums šodien tas stāstiņš, citā arī vietā varbūt viņš būtu savādāks. Kopumā ņemot secinājumi ir tādi, kad pārdošana nevar notikt bez 2 cilvēkiem vismaz. Pircējs gaida ne tikai preci, bet arī baudu. Un viennozīmīgi pārdevējs ir tas, kas veido saskarsmi. Profesionālo kompetenci mums nosaka normatīvi, un šie normatīvi ir tātad atrodami izglītības likumā. Un viennozīmīgi šodien mums hipotēze izrādās ir pareiza, jo profesionālais standarts regulē tikai normatīvus, bet mēs gaidām šo te cilvēka būtību, labestību, mierīgumu. Un par cik šodien ir zaļā ceturtdiena, man gribas teikt, ka mēs esam tā tauta, kas tomēr ticam daudzām lietām, tad varbūt šodien mēģinam olu uzlikt uz jumta, ja tā nesasals, tad būs laba, skaista vasara. Un kopumā paldies jums un visiem priecīgas lieldienas. Tikai ejot projām, es gribētu, lai šis stāstiņš jums tomēr paliktu atmiņā un paskatīties uz to, ka ne tikai pārdevējs veido šo attieksmi veikalā, bet arī mēs, tāpēc, ka mēs esam 2, pircējs un pārdevējs. Uzdodiet bieži varbūt šo jautājumu, vai es pasmaidīju, vai es uzrunāju, vai arī gribu, lai darījums notiktu. Paldies! Paldies, paldies, Inese!